pasaule! Vai pasaules klaidūni sātā gaidēt? Sveiki, sveiki! Laisa jaunā gaidām! Nu tad saimi, drusku ar nūzakaviešanu! Vīna Vosora deļ visu ir stāsts par latgaliešu ģimeni, no kuras, kā jau tas mūsdienās bieži notiek, kāds aizbraucis darbā uz ārzemēm. Vasaras saulgriežos dēls ar vedeklu atgriežas, piepildot laucinieku vienmuļo ikdienu ar negaidītiem notikumiem un atgriežot pagātnes jūtas. Cilvēku attiecībām ir ļoti liela nozīme. Pie tam, ja tu redzi, ka tie ir tuvi cilvēki un tā šķiršanās un tēvu zem atstāšana ir diezgan sāpīga jebkuram. Un tomēr ceram, ka ar šo filmu mums izdosies panākt, lai vismaz tie, kuri ir šeit, nebrauktu un neatstātu savu zemi. Filmas veidotāji sevi sauc par entuziastu grupu, un tas arī vislabāk raksturo viņus pašus, jo ikdienā strādājot algotu darbu citur, brīvdienās viņi atrod laiku, lai dotos uz Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Runča mājām un veidotu filmu. Pirmkārt, tā ir pieredze. Pirms tiem daudziem gadiem, kad sākās arī tā karjera televīzijā tieši, tad bija tā doma, ka būtu kādreiz piedalīties tādā līdzīgā projektā. Un tagad tas vienkārši īstenojas, un tāpēc šī iespēja tika izmantota. Tas tāds interesants process, tāpēc, ka liekas, jā, tu pieraksti tā, tev liekas, ka aktieris var izskatīties tā, šai brīdī viņš pateikt to tā, bet realitātē sanāk varbūt reizēm labāk, reizēm sanāk nedaudz improvizēt, piemēroties, lai tas viss sanāktu tā, lai tas rezultāts būtu labāks. Filmas varoņu tēlos iejutušies gan jaunie talanti, gan arī Latgalē jau pazīstamas personības. Pēc 20 gadu pārtraukuma kinokameru priekšā atgriežas arī Boņuku lomas tēlotājs Jāņa Streiča filmā Cilvēka bērns. Sākumā tā grūti izkustēties bija tā, jo teiksim, ar radošo kolektīvu arī šodien, principā, pirmo dienu tikai tā sapazināmies. Un man šodien arī pirmā tikšanās ar manu meitu bija. Un tā sākumā tā kautrīgi, bet jau pāris stundas pastrādājot kopā, jau aizgāja, jau viens otru ļoti labi jūtam. 25 gadi dzīžu Rūtā. Vot visa mana teatralo. Tā nāsu nekur filmēsies nāsu. Es esmu tāds cilvēks, ka mani šodien nogojam ļoti grīvši, kā saka, nogost. Stabils mugurkauls, vecums i dzīves pieredze. Filmas radošajai grupai aizņemtas visas turpmākās nedēļas nogales līdz pat septembrim. Pēc tam paredzēta filmas pēcapstrāde, lai jau nākamā gada maijā skatītāju vērtējumam nodotu jaunāko latgaliešu kino veikumu Vīna Vosora deļ visu.